Sveiciens, draugi! Priecājos atkal jūs visus satikt kārtējā izlikumā. Šodien mēs paskatīsimies izlikumu nākošajai nedēļai, tas ir no 8. līdz 14. aprīlim. Un kā parasti, mums būs 3 varianti, šeit jūs redzat, ja ir dažādas kāršu kavas, 1., 2., 3. variants. Mēģināt sajust, kurš no šīm variantiem vai kura no šīm kavām būs jūsējā, kura jūs vairāk uzrunā. Mēģināt sajust to intuitīvi. Nu tā, kamēr jūs izvēlaties, pateikšu, ka, ja man izlikumi patīk, tad laikojiet, jā, liekat īkšķīšas, liekat laikus. Nu tā, ceru, ka esat izvēlējušies savu variantu un varam ķerties klāt izlikumiem. Tagad skatīsimies pirmo variantu. Pirmam variantam mums nedēļas galvenā kārts ir vecākais arkāns taisnīgums. Nu, zinat, kopumā jāsaka, ka šī kārts ir mierīga savā būtībā. Un es pieļauju, ka daudziem no tiem, kas ir šo variantu izvēlējušies, varbūt arī būs tā, ka nedēļa paiet, jo tā tomēr ir galvenā kārta šajā te kāršu izlikumā, ka šī nedēļa paiet diezgan mierīgi, bez kaut kādiem ekstra notikumiem. Kaut kur jūs pat varat justies, ka nekas īsti nenotiek, viss tāpat kā līdz šīm, nekas, parasta nedēļa, ja? Mēs skatāmies, ja nedēļas ietverošo kārtu. Tā viņa var izpausties, ja? Viss pa mierīgo, kā variants. Bet skatīsimies, kādā kompānijā šī kārts atrodas. Un tad es gribētu teikt, ka dažiem no jums var būt tāda situācija, ka kā lai saka, šī kārts runā par to, ka mēs saņemam kaut kādus, saņemam atpakaļ kaut kādus rezultātus, tā var teikt, vai, sava darba, vai pareizāk sakot, savas rīcības, sava darba kaut kādus augļus, rezultātus, ja? Bet te var būt stāsts par to, ka, vai teiksim, ko es to pļausi, ja? Tāds, ka, teiksim, nākošnedēļ te varētu būt, ka mums, ja tas jums ir aktuāli, ja kuram no jums tas ir aktuāli, kaut kāda situācija ar oficiālām iestādēm, ja varbūt jūs kāds gaidat kādus lēmumu attiecībā uz jums, ja, vai no kādas iestādes, vai kādam varbūt kāds spriedums vai tāds būtisks lēmums, jo viņš tagad gaida un nākošnedēļ jums ir jāsagaida. Man mazliet nepatīk šī zobenu karaliene šajā negatīvā pozīcijā, jo viņa ir ļoti skarba dāma un viņa tieši runā par tādiem spriedumiem, lēmumiem un redzat abām dāmām zobeni pacelti. Ja? Un viņas abas patiesībā runā par tādiem juridiskiem jautājumiem un par tādiem lēmumiem, spriedumiem, ja? Kur tiek tāds verdikts iznests, ja tā var teikt. Un tā kā šeit mums tā karaliene ir negatīvā, tad kādam var būt tāds nepatīkams pārsteigums, vai varbūt pat ne pārsteigums, patiesībā varbūt jūs jau esat paredzējuši, ka tā tas var būt, ja? Pieļaujat, ka tā var būt, ja? Ka kaut kāds, vai varbūt kādas soda kvīts kāds saņem, ja? Dažādi, ja? Situācijas jau mums ir dažādas, bet kaut kas, pārsniedz ātrumu, tad te ir tas stāsts, tad tagad es saņemu par to, ko es esmu izdarījusi, piemēram, ja? Kā viens no piemēriem. Un tad es attiecīgi saņemu šo sodu, ja? Tādā veidā. Jā, tie varbūt arī kaut kāds iestāžu lēmumi, ja? Kaut kādas atļaujas vai kas no kuram, ja? Kur ir, priekšā šī zobenu karaliene, ja, kas mums var radīt šos apgrūtinājumus. Tāds moments kādam var nospēlēt. Kas attiec uz jums pašiem, tad jums pašiem, kā Artis saka, nākošnedēļ gan tomēr, tiešām rīkoties taisnīgi, ja, taisnīgi, godīgi, ievērot tādu samērīguma principu, ievērot godīguma principu, lai tiešām, mēs nedabūjam to bumerangu atpakaļ, ja, jo šī kārtas tiešām ir par to, ka mēs esam taisnīgi, godīgi, ka mēs neliekam kaut kādā, savas intereses pāri vai nepārkāpjam kaut kādas tādas morāles un vispār taisnīguma robežas, ja? Tādā kontekstā. Tā kā tas ir tāds aicinājums arī mums pašiem būt tādiem, ja?
kas varbūt nevienmēr ir tā patīkama un tā, ja, būt arī stingram pret sevi, bet, šāda mums kārts ir nākošajai nedēļai, ja. Tā, kas te vēl, teiksim, varbūt kādam darbā jūs varat saņemt, šī varbūt kaut kāda priekšniece, ja tāda paskarbāka dāma, un tad kaut kādu nākošu nedēļu viņa kaut kādu jums tur arī iznes spriedumu kaut kādu, vai kaut kāds lēmums attiecībā uz jums, kas jums, tā kā nav patīkams, jā, vai nav tā kā labvēlīgs. Tā. Jā. Nedēļas pozitīvs mums ir zīžļu bruņinieks. Šajā kārtī gan ir iekšā daudz enerģijas, daudz dzīvīguma, uguns stihija, ja, tā mums ir. Un ja šīs ir abas tādas vēsās dāmas, ja, kas, tad šeit ir daudz enerģija, un šeit ir daudz tiešām entuziasms iekšā. Un, zinat kā, man liekas, pat ja tiešām jums ir kaut kāda situācija, kur, kaut kas nepatīkams, kaut kāda ar šo te zobenu karalieni saistīts, ja, vai ar kaut kādiem lēmumiem pret jums vērstiem, tad es pieļauju, ka šis te zīžļu bruņinieks runā par to, ka situācija, jā, jums viņa mainīsies, bet viņa var mainīties jums uz labo pusi, jā. Pat kaut kāds negatīvs lēmums, ja tiešām tas jūs skar, ja, viņš tomēr var to situāciju beigās izmainīt uz labo pusi, ja, Teiksim, es nezinu, jūs tur varbūt pārtraucat kaut kādus tur, nezinu, kādam tur darba attiecības vai kaut kādas tur citas lietas, ja, un pēkšņi situācija pamainās un jūs ieraugat pilnīgi jauns un pilnīgi citas perspektīvas. Tā var būt. Jā. Ja te nav stāsts par kaut kādiem, kā es minēju, negatīviem tur lēmumiem vai tā, ja jums vienkārši ir mierīgi tāda, parasta nedēļa, kā nedēļa, ja, tad šeit varbūt stāsts pozitīvāk, kā varbūt kaut kāds brauciens, varbūt kaut kāds negaidīts, interesants brauciens jums, ja. Tā varbūt kāds cilvēks jauns, vai atbrauc, vai kaut kāda saziņa ar viņu, ja. Vēl zinat kā, pēc šīs kombinācijas varbūt kāds nopērk, teiksim, mašīnu, ja, transporta līdzekli nākošais nedēļa, arī tā var būt, ja, kaut kādas juridiskas darbības ar to, ja, ar šiem te jautājumiem. Var tā būt, ka jūs iegādājaties. Atkal, protams, kam tas ir aktuāli, ja, ne jau visiem. Tā, un kāds padoms mums ir vecākais arkāns vientuļnieks. Par ko runā mums vientuļnieks? Zinat kā, vientuļnieks runā par to, ka visas atbildes mēs varam atrast paši sevī. Ka mums nav jābaidās, teiksim tā, nebaidamies no tā, ka mans viedoklis varbūt nav tāds kā visiem citiem, ja, ka es ar kaut ko atšķiros. Par to nav jābaidās, un kāds tieši to saka, ka bet kad atbildes tu atradīsi pats sevī, varbūt pat vajag kaut kur norobežoties no citiem, lai es varētu šos te savus lēmumus pieņemt, ja, tiešām norobežoties no citiem, neļaut citiem sevi ietekmēt, jo tikai es pats vislabāk zinu savu dzīves ceļu, es zinu, kur man ir jāiet, un es zinu, kas ir patiesība un kas nav patiesība priekš manis. Ja? Tāds ir padoms nākošai nedēļai. Vēl šī kārts arī, ja mēs tā tīri praktiski skatāmies, protams, viņi runā arī par veciem cilvēkiem. Tā kā, ja kādam ir kādi tur, tuvinieki, ja varbūt tur, nezinu, tur vecāki, vecvecāki, vēl kādi, ja, kuriem varbūt būs kaut kāda palīdzība, varbūt starp citu, varbūt kaut kāda ar dokumentiem, ar kaut kādām tādām lietām, varbūt jums kādam ir jāpalīdz, jā. Tad noteikti izrādat, atbalstat un palīdzat, jā. Kārts arī par to var runāt. Tāds izlikums pirmam variantam. Tagad skatīsimies otro variantu. Otram variantam nedēļas galvenā kārts ir 9 pentakļi. Jāteic, ka šī kārts ir tāda mierīga kārts arī. Pirmkārt jau pentakļi mums ir tāda zemes stihija, ja, tāda piezemēta. Un arī īpaši šī te kārta, šie 9 pentakļi, no sevis izstaro tādu mieru.
cilvēks šeit ir kaut ko izdarījis, kaut ko sasniedzis, un tagad, ja tā var teikt, viņš drīkst pagulēt uz lauriem, ja? Iespējams, ka jums iepriekš ir bijuši kaut kāds, varbūt esat daudz darbojušies, daudz strādājuši, kaut ko izdarījuši, sasnieguši rezultātu, nu, un tad kārta saka, nākošais nedēļa tiešām var vienkārši pabaudīt to savu darba augļus, pabaudīt darba rezultātus un tiešām pagulēt varbūt uz tiem lauriem, ja? Palutināt sevi kaut kā, ja? Kaut ko sev varbūt nopirkt, varbūt kaut kādā veidā vai kaut kā par sevi parūpēties, ja? Par savu tādu labsajūtu, par savu labklājību, ja? Likt sevi tā kā tādā, sevi akcentu uz kaut kādām savām vajadzībām, ja? Jā. Tā tad baigi aktīvo darbošanos kārts nesola. Drīzāk atpūtu, varbūt kādam no jums tiešām ir atvaļinājums vai kaut kāda cita iespēja atpūsties, varbūt vienkārši darbā mazāk, teiksim, ja jums varbūt ir tāds darbs, kur brīžiem vairāk, brīžiem mazāk ir ko darīt, tad varbūt nākošnedēļ jums vienkārši ir mazāk tā darbiņa un jūs varat vairāk kaut kā tā kā atpūsties vai vairāk sev to laiku veltīt, ja? Jā. Vairāk sev, mazāk strādāt, vairāk atpūsties. Par to apmēram ir šī te kārts, bet, varbūt jūs to tiešām esat pelnījuši, ja? Tā kā tiešām padomājiet par sevi, parūpēties par sevi, kaut kur aizejat vai kaut ko sev foršu, smuku vai garšīgu nopērkat, ja? Tepat nav stāsts, ka jāiet kaut kur cilvēkos, jo šī kārts mums nerunā. Šeit par to, ka kaut kur gribas iet vai tā. Šeit cilvēks jūtas komfortabli. Es atrodu savu komfortu vietu, savu komfortu zonu, un man tur ir komfortabli vienam pašam. Varbūt tiešām nopirkt kaut ko garšīgu un grib uzlikt foršu filmu un viena pati sēdēt pie televizora un paskatīties viņu, ja? Piemēram, ja? Kaut kā tā. Izdaram kaut ko tādu, kas mums pašai ir forši un komfortabli. Tas par 9 pentakļiem. Varbūt kādam, redz, tā kārts runā arī protams, par ienākumiem. Tie ir pentakļi. Te varbūt kāds saņem kaut kādus ienākumus, bet tas vairāk ir, ziniet, kā tādi kā pasīvi ienākumi. Nevis, ka jūs baigi rukājat un baigi strādājat un tagad saņemat par to darbu augu, bet tādi kā pasīvi, kas ir pasīvi ienākumi. Varbūt kāds kaut ko tur, jūs esat palaiduši varbūt kaut kādu, teiksim, tas varbūt, es nezinu, kaut kāds projekts, kas jums vienkārši visu laiku pēc tam nes naudu, ja? Kā piemērs, ja varbūt kādam šādā veidā šī kārts arī atspēlēs, ka jūs nākošais saņemat, kaut kādu tādu, kaut kādu, tieši tādu finansiālā veidā kaut kādu tādu, materiālu kaut kādu labumu, jā, priekš sevis. Tā. Pozitīvs mums nākošā nedēļā ir augstā priesteriene. Jāteic arī, ja šī ir mierīga tāda kārts, tad arī šī ir ļoti mierīga kārts. Te viņa runā par kaut kādu ieklausīšanos savā intuīcijā. Jā, varbūt tiešām jums ir jāieklausās, varbūt tā intuīcija jums pasaka, pietiek strādāt, vajag atpūsties galu galā kādreiz arī, ja? Kaut kā tā. Te varbūt arī kaut kādas interesantas sieviešu prakses, teiksim, tādas, tur ir visādas, ja, visādas lietas, kas ir, uz robežas varbūt ar ezotēriku vai ne ar ezotēriku vai ar psiholoģiju, kur ja šī kārts runā par to, ka es priekš sevis kaut ko, ja, lai man būtu labi, lai es labi justos, un augstā priestriene savukārt arī runā par tādām visādām lietām, praksēm, ja tādām, kur mēs iedziļinamies sevī, ja, kur mēs dzirdam, ieklausamies savā intuīcijā un tā. Varbūt mēs kaut ko tādu nākošnedēļ piedzīvojam, ja. Kas vēl tad caur priesterieni, varbūt kaut kāds noslēpums tiek atklāts mums par labu, mēs kaut ko uzzinām, ja, kaut ko tādu, kaut kādu informāciju, kas mums, ir ar pluszīmīti, ja, priekš mums. Tā var būt. Vēl, protams, te varbūt stāsts arī par kādu sievieti, vai visbiežāk tā tāda vecāka, viedāka sieviete, kas mūsu dzīvē var kaut ko labu ienest. Varbūt mamma kādam, varbūt ne, varbūt tā nav mamma, varbūt tā ir kāda, teiksim, padomdevēja, kaut kāda tāda vieda, gudra sieviete, kas mums ar ko mums nākošnedēļ darīšana un kas mums var kaut ko tādu labu mūsu dzīvē ienest nākošnedēļ. Ja? Tas par pozitīvu.
Nu tā negatīvs, nu te mums tāds baigais šajā te dāmu kompānijā čalis ar zobenu, ja? Baiga aktīvais. Nu, es nedomāju, ka tas ir par jums, ka jūs tur tagad būsiet tādā noskaņojumā, ka kādam gribēsiet klupt krāgā. Man tas neizskatās pēc šīm kārtīm, ja? Bet varbūt kāds cilvēks, jūsu, nu, nezinu, kolēģis vai partneris vai kāds, ja? Jo te varbūt stāsta kaut kāds cilvēks ienesās tagad manā dzīvē, un ko tu tur guli, ko tu tur sēdi pie tā televizora, jā, ar to savu, nezinu, jā, torti, un atpūties. Un tāds baigo aktivitāti, bet tādu stresu var ienest mūsu dzīvē. Nu, tāds kadrs var kaut kādā brīdī arī mums parādīties, jā, un kas mums var nepatikt. Nu, vēl, protams, arī tas pats, kas pirmam variantam, šie te bruņinieki bieži runā par kādām lietām ar transporta līdzekļiem. Tā kā arī esam piesardzīgi, jā, ja tur kaut kas čīkst un grab, tad nekādus tālus braucienus neplānojam, labāk aizbraucam uz servisu un pārbaudam, jā. Tā pa mierīgo. Nu jā, galvenais izvairīties, ja te kāds kadrs parādās mūsu dzīvē, kas velk uz konfliktu, tad, nu, kaut kā varbūt mēģināt viņu tā kā atdzesēt, ja, redzat, kāds te pilnīgi apakšā tāda interesanta kārts, arī te pilnīgi uguns, ja, te deg viss, viņam viss, viņš skrien un nesās un tā, ja. Tāds puisis, kas tiešām varbūt grib pavilkt uz konfliktiem kādreiz. Nu, mēģinam varbūt no tādiem izvairīties, ja, jo mums tas noskaņojums būs tāds diezgan mierīgs, mums tiešām, manuprāt, negribēsies nākošnedēļ kaut kāds attiecības skaidrot vai kaut kā tā. Nu, lūk, un kārtas pārdoms jau saka to, ka droši vien ilgi uz tiem lauriem mēs negulēsim, ja. Būs jāķerās pie lietas, būs kaut kādas lietas, būs kaut kādi darbi, kuriem kārts mūs aicina ķerties klāt, ja? Protams, šajā kārtī te ir gan padoms, ja? Padoms par to, ka tu droši vari likt uz saviem pleciem daudz, tu daudz vari panest, ja? Nebaidies no tā, bet tāpat laikā, protams, arī kaut kāds samērs ir jāatrod, ja? Lai mēs nepagurstam, lai tas, ko mēs nesam, lai tas mūsu tas nesums vai tas darbs vai tas, ko mēs darām, jā, lai tas tiešām mūs pārāk nenogurdina un lai tas tiešām dod tādu pozitīvu rezultātu, jā. Nu tā. Tā kā nevajag baidīties, arī mūsu tajā mierīgajā noskaņojumā nevajag baidīties arī kaut ko uzņemties, kaut ko darīt, jā. Kaut gan varbūt mēs būsim tādi laiski un mums īpaši negribēsies, bet kārts saka, dari droši, tu to vari, tu ar visu vari tikt galā, ja? Ja kaut kāds piedāvājums nāk, ja kaut kas tāds interesants nāks, nenoslinkojam, ja, bet tiešām varam droši arī to uzņemties, jo galā ar visu arī tiksim. Nu, tāds ir izlikums otram variantam. Tagad skatīsimies trešo variantu. Trešajam variantam nedēļas galvenā kārts ir šī, tas ir kausu karalis. Nu, te var būt tā, ka visa tā nedēļa varbūt griežas mums ap kādu kungu, ja? Tas varbūt mūsu partneris vai vīrs, jā, vai kāds cits tuvs, nu, es pat teiktu, jā, tuvs, jo tu tomēr kausi runā par tādu. Kausu cilvēks ir tāds, kas mums tāds emocionāli tūs cilvēks būs, jā. Tas nebūs visticamāk priekšnieks vai kaut kas tāds. Tas būs kaut kāds, nu tāds, ar ko mums ir emocionāli saikni, tāds cilvēks. Tad kaut kāda būtiska varbūt nozīme šim cilvēkam nākošnedēļ mūsu dzīvē, jā. Varbūt vienkārši kopā būšana ar viņu kaut kā vairāk, kaut kā tā atmiņā paliekošāk, jā. Teiksim, varbūt, ja tas mums ir partneris vai vīrs vai tā, tad mēs varbūt, nu, kaut kā vairāk laika pavadam kopā, varbūt kaut kur arī aizbraucam, aizejam, ja, nu tā. Tā, uz tāda vairākā emocionāla viļņa. Tas varbūt stāsts arī par to, ka šis cilvēks mums kaut kā, teiksim, palīdz, vai sniedz kaut kādu atbalstu, vai sniedz kaut kādu padomu, vai viņš ir tas vienkārši pie kā nākošanai mēs kaut kā varam vērsties, jā, ar kaut kādām savām lietām, savām vajadzībām, jā. Nu, tātad kaut kā vairāk šī te cilvēka tā kā akcents mūsu dzīvē nākošnedēļ, jā. Kārts arī vispār runā par
Arī diezgan mierīgu tādu lietu plūdumu, ja? Ļoti patiesībā līdzīgi arī kā iepriekšējiem abiem variantiem, nestoties uz to, ka mēs te tagad aptumsam koridorā, ja? Nu, man tiešām gribas cerēt, ka visiem būs tā diezgan mierīgi paies šis laiks, un šī kārta tiešām arī ir tāda mierīga. Viņa runā arī par to, ka varbūt mēs paši būsim tie, kas kādam sniegsim kādu palīdzību vai emocionālu atbalstu, ja, kaut kā, kādu padomu varbūt kādam cilvēkam, bet, nu, tomēr vairāk, ja jūs esat, nu, tie, kas skatās sievietes, tad tas visticamāk būs kāds vīrietis no tās jūsu vides. Ja skatās vīrieši, tad tas varētu būt jūs pats, kurš vairāk kaut kā, Nu jā, ap jums, ja tā pasaule tad griežās, ka jūs esat tas, kurš parāda to savu atbalstu, ja, kā jau kausu karalis. Viņš ir ļoti atbalstošs, viņš ir tāds tiešām emocionāli tāds cilvēks atvērts un arī saprotošs, ja, ne tā kā pārējie karaļi. Nu tā, patiesībā visās lietās viņa šī kārta sola, nu tādu varētu pat teikt ar pluszīmi, ja, ka lietas notiek tā labi un ar pluszīmi, jo tas tomēr ir karalis, un karalim tomēr ir vara, karalim ir ietekme, ja, un visās lietās, ko viņš dara, ar ko viņš saskarās, vai tas ir darbs, vai tās ir citas lietas, nu visas lietas iet tā kā labi un tā kā no rokas, ja. Tā kopumā par šo te kārti. Stabilitāte diezgan tāda arī, ja, ir šajā kārtī. Nu tā, emocionāla nedēļa varētu būt, bet ar tādu pluszīmīti, ja, ar tādu emocijas, kas ir patīkamas, tā es teiktu. Nu tā, pozitīvs, 7 pentakļi, te var būt stāsts par, zināt kā, kārts runā par to, ka mums ir jāmāk pagaidīt, kamēr tie redzat, te ļoti skaisti arī kārts, ka te tie augļi, ja, āboli, cik skaists šis te koks, un te tie āboliņi ir nokrituši daži, un šai meitenei rokās tāds liels ābols, ja, redzams. Mēs ar savu pacietību, kaut kādu māku, neskriet notikumiem pa priekšu, ja, māku pagaidīt, māku būt pacietīgiem, mēs tiešām sagaidām to rezultātu. Ja tā kā pēc šīs te pozitīvās kārtas teikt, varbūt, jā, ka ir kaut kas bijis, ko mēs gaidām, un tad mēs viņu nākošu nedēļu sagaidām, ja? Mūsu pacietība vainagojās ar rezultātiem. Un ne tikai pacietība, arī mūsu ieliktās pūles, arī tas, ko mēs esam darījuši, šīs te lietas labā, ja? Ko mēs esam ieguldījuši no sevis. Starp citu, te varbūt arī stāsts par kaut kādiem reāliem materiāliem ieguldījumiem. Varbūt jūs esat kaut ko ieguldījušies, ja, un nākošanai jūs to dabūjat tā kā atpakaļ. Ja? Tas var būt tā. Bet tas var būt arī nemateriāli, tad tas ir stāsts par varbūt kaut kādām situācijām, kur jūs varbūt mums ir tas emocionālais karalis, kur jūs esat emocionāli varbūt mācējuši izrādīt pacietību, jā, pret cilvēku, un tad nākošanai jūs tā kā ar uzviju saņemat, šos te augļus atpakaļ, jā, tā kā. Nu tā. Kas mums ir nedēļas negatīvā? Nedēļas negatīvā ir 7 zižļi. 7 zižļi, cilvēks te mums tā kā aiz tādām restēm, jā, un te ir love. Uzrakstīts, ja, tad arī šī te mīlestības tēma, kas te varētu būt negatīvā, ja, cilvēks sev ir kaut kur nolicis priekšā tādas restes, ja, neizskatās, ka viņš te būtu baigi kaut kur iesprostots, ja mēs te redzam zilas debesis un viss, tu vari rīkoties, tev ir brīvība, bet tu neskapēc pats sev esi tās restes kaut kur priekšā nolicis, ja? Un viss tas stāsts visā tajā kontekstā, es domāju, te ir stāsts par to, ka mums pašiem jāatbrīvojas no kaut kādām savām
nezinu, kompleksiem vai no kaut kādiem saviem uzstādījumiem, no saviem ierobežojumiem, ko mēs paši sev esam uzlikuši attiecībās, tas var ļoti būt, ja? Teiksim, kaut kādus ierobežojumus, vai ka tā es nevaru, vai to es nedrīkstu, vai tā nevajadzētu, ja? Nu, kaut kā sevi paši turam kaut kādos krātiņā, ja? Vai rāmjos, tad varbūt mēģinam no tā tikt vaļā, ja? Ja cilvēks iet nepareizā virzienā, viņš laužās starp tiem šiem te, nu, zižļiem, režģiem, ja? Tā, pat laikā, kad viņš var pagriezties, un reku tev ir pasaule tavā priekšā, reku ir debesis, viss, ej, dari, ja? Bet paši. Un bieži vien kāds runā arī, ka mēs tur baigi taisam visādus dialogus, risinam galvā, un vienkārši pa tukšo tas viss ir, jā, es tur naktī neguļu, varbūt tur domāju un pārcilāju un situāciju, un ko es teicu, un ko viņš teica, un kā viņš paskatījās, un ko es, un šitādā garā, bet neauglīgi, ja. Tā kā par šo te padomājam, vai tas nav kaut kāds moments, kas var bojāt mūsu dzīvi, ja, kopumā mūsu attiecības, un vai mēs nevaram šai ziņā kaut ko pamainīt savā uztverē vai savā uzvedībā, ja. Nu tā. Nu, vēl šī kārta arī runā par to, ka mums, jā, kaut kā, varbūt kādam tādā veidā viņi var nospēlēt, ka mums ir jānotur, nu tā kā jānotur sava pozīcija, jā, tā kā jānotur savas pozīcijas, tā kā jābūt neatlaidīgiem, jā. Jā, varbūt arī kādam tādā veidā attiecībās tas nospēlē, jā, kaut kur būt, teiksim, neatlaidīgiem, jā. Ja es esmu nolēmis, tad es eju uz priekšu, jā. Nu tā. Jā, bet, nu, zinat kā, vēl varbūt tā, ka tiešām tīri praktiski mums ir kaut kāda, nu, teiksim, pieņemsim, gribu, teiksim, satikties ar cilvēku un pēkšņi kaut kas notiek un es vienkārši esmu ierobežota apstākļu dēļ, ir kaut kādi ierobežojumi, kuru dēļ es nevaru rīkoties. Nu, es te runāju par tām attiecībām, ja man te tas kaus karalis, ja, kā galvenā kārts, bet, nu, tas jau varbūt arī kaut jebkurā citā sfērā, ja, teiksim, kad manu rīcību ierobežo kaut kādi apstākļi, kurus es nevaru ietekmēt nākošnedēļ. Nu, arī par to, kā negatīvā viņa var runāt, ja, tīri tā, ja mēs tā praktiski skatāmies. Bet šī kārta saka, esi pacietīgs, nu, ja tev šobrīd ir tā, ka tu nevar spērt to soli uz priekšu nekā, esi pacietīgs, un tavu pacietība nesīs tev augļus, ja? Nesīs rezultātu, ja? Ar galvu sienās skriet arī nevajag. Nu tā, un kāds padoms mums ir vecākais arkāns pasaule? Nu, par ko runā nu, par ļoti liela kārts un tāda plaša kārts, un patiesībā tur tā vienā vārdā un vienā padomā nemaz nevar tā iekļauties un pateikt, bet nu, pasaule runā par mūsu atvērtību, ja, teiksim, atvērtību pasaule, atvērtību jaunajam, atvērtību jaunai pieredzē, ja mēs tā plaši runājam, atvērtību jauniem cilvēkiem, nebaidīties tiešām iet pasaulē, ja, tie varbūt arī kaut kādi, varbūt kādi braucieni vai, nu, īsāk sakot, te varbūt kaut kāds tāds, varbūt nākotnē kaut kāds izaicinājums, varbūt tās pašās attiecībās, kur jūs jau, nu, gribat varbūt uz tās brēmzes likt, bet kārts saka, nu, nevajag, esi atvērta pasaulē, ja, esi tā kā, nu, pieņem, varbūt, skaties plašāk, ja, paplašini savu redzesloku, ja, paplašini savu redzesloku, esi atvērtāks, pieņem lietas, kuras tev varbūt agrāk tu apšaubīji, ja? Tu varbūt savos tajos rāmjos biji, ja? Šeit pamēģini noņemt tos rāmjus. Nu tā, jā, par braucienu, te arī redzat tāds kuģītis, tas arī tāds kā, nu, varbūt kādam, jā, arī tā, teiksim, varbūt šī kārts aicina, kad, nu, varbūt jūs kāds uzaicina, teiksim, šis te kungs, piemēram, kaut kur braukt vai kaut kur doties, jā, tad kārts arī saka, nu, esi atvērta. Nu, tā. Nu, tāds izlikums trešam variantam, ceru, ka jums noderēja kaut kas no šī visa, ja patīk, tad laikojiet un tiekamies kādā no nākošajiem izlikumiem.